Zobenu sešinieks taisnā pozīcijā. Kad zobenu sešinieks izkrīt taisnā pozīcijā, jaunais gads sola pārmaiņas, kas vedīs tevi no sarežģītām situācijām uz mierīgākiem un stabilākiem apstākļiem. Šī kārts norāda, ka tu pametīsi aiz muguras to, kas vairs nekalpo tavam labumam, un dosies pretim jaunam sākumam. Tas ir laiks, kad jāļauj sev atstāt pagātni, lai atvērtos jaunām iespējām. Attiecību jomā šī kārta simbolizē attiecību attīstību vai grūtību pārvarēšanu. Ja esi attiecībās, šis ir gads, kad tu un tavs partneris varat atrisināt nesaskaņas un virzīties uz harmoniskāku posmu. Iespējams, būs nepieciešama pacietība un sapratne, bet rezultāts būs tā vērts. Ja esi viena, zobenu sešinieks norāda, ka tu atstāji aiz muguras pagātnes vilšanos un esi gatava satikt kādu, kas ienesīs mieru un stabilitāti tavā dzīvē. Darba un finanšu jomā šī kārts norāda uz pārmaiņām un progresu. Iespējams, tu vari saskarties ar nepieciešamību mainīt darba vidi vai pieņemt svarīgu lēmumu, kas veicinās tavu profesionālo izaugsmi. Tas ir gads, kad tev būs iespēja atrast stabilitāti un līdzsvaru savā karjerā. Finansiāli šī kārts norāda uz pakāpenisku uzlabojumu un spēju atrisināt iepriekšējās grūtības. Un zini, zobenu sešinieks tev atgādina, dzīve ir kā upe, un dažreiz vienkārši jāļauj straumē. Šogad mierīgi virzies uz priekšu un viss nostāsies savās vietās. Zobenu sešinieks apgrieztā pozīcijā. Kad zobenu sešinieks izkrīt apgrieztā pozīcijā, jaunais gads var norādīt uz kavēšanos vai grūtībām atstāt pagātni aiz muguras. Šī kārts simbolizē nepieciešamību tikt galā ar vecām situācijām vai emocijām, kas vēl tur tevi vietā, kur vairs nejūties komfortabli. Attiecību jomā šī kārts var liecināt par attiecību stagnāciju vai nespēju virzīties uz priekšu. Ja esi attiecībās, iespējams, tu vai tavs partneris jūtat, ka pagātnes jautājumi vai konflikti joprojām ietekmē jūsu attiecības. Šis ir laiks, kad jāatrod veids, kā tos atrisināt, lai varētu virzīties tālāk. Ja esi viena, apgrieztais zobenu sešinieks norāda, ka tev, iespējams, ir grūti atbrīvoties no pagātnes pieredzēm, kas traucē atvērties jaunām attiecībām. Darba un finanšu jomā šī kārts norāda uz kavēšanos vai vilcināšanos pieņemt izšķirīgus lēmumus. Iespējams, tu jūties iestrēgusi situācijā, kas neļauj virzīties uz priekšu. Tas ir gads, kad tev būs jābūt drosmīgai un jāspēr solis pretim pārmaiņām, pat ja tas šķiet biedējoši. Finansiāli šī kārts aicina būt piesardzīgai un izvairīties no lēmumiem, kas balstīti uz bailēm vai neskaidrību. Un atceries, apgrieztais zobenu sešinieks tev saka, ka vienmēr ir iespēja mainīt virzienu, ja tikai esi gatava to darīt. Kā saka, nekas nevar aizvilkt laivu uz priekšu, ja enkurs vēl ir ūdenī. Šogad atlaid pagātni un ļauj sev brīvi peldēt uz priekšu.